Šajā video tu uzzināsi, kāpēc viens var nopelnīt 1500 eiro un kāds cits ar tieši tādu pašu pieredzi, ar tieši tādu pašu izglītību spēj nopelnīt 4500 eiro, pateicoties 5 spējām, par kurām iespējams tu nemaz nezināji vai neaizdomājies. Lecam iekšā. Noteikti tev ir zināmi gan pašam savā dzīvē, un arī man ir personīgi zināmi tādi cilvēki, kas it kā savas, es ļoti daudz mēs esam pazīstams ar pārdevējiem un uzņēmējiem, kas tā kā sākuši savas šīs gaitas vienā līmenī. Un kaut kādu iemeslu pēc vieni no viņiem ir nonākuši kaut kādā, katrs ir savā līmenī, ja? Un mēs varam mērīt dažādi viņa panākumus, gan pēc tā, cik viņi ir laimīgi, gan pēc kaut kādiem citiem parametriem, bet viens no tiem parametriem, kā cilvēki ir pieraduši mērīt, ir pēc atalgojuma. Un es pazīstu ļoti daudz šādus cilvēkus, un esmu aizdomājies, kas tad ir bijusi tā lieta, kas palīdzējusi viņiem nonākt tur, kur viņi ir. Un nevis vienkārši tur, kur viņi ir, bieži vien jau, kāds pateiks, klau, tas viss ir atkarīgs no tā, cik tu stundas strādāsi, ja? Vairāk strādāsi, vairāk saņemsi. Kaut kur kādā līmenī iespējams tam būtu taisnība, bet ne visi no šiem cilvēkiem mēdz strādāt daudz. Viņiem ir spējas, iespējams, kuru nav tiem, kuri saņem mazāk, un par šīm spējām es arī šodien izstāstīšu šajā video. Pirmā prasme ir jautājumu uzdošanas māksla. Ja mēs paskatāmies no tāda skatu punkta, kas pārliecina cilvēku spēcīgāk, tas, ka tu viņam pasaki kaut ko, vai arī tu šim cilvēkam uzdot jautājumu, lai viņš pats pasaka to, ko tu vēlies, tā kā iznākumā, kas viņu motivēs vairāk. Un šeit kā piemērs, ko es arī daudziem saviem pārunu biedriem prasu, ir, tad, kad tu mājās sēdi uz divāna vai vēl kaut ko dari, esi virtuvē aizņemts ar savām lietām, un tev sieva prasa kaut ko izdarīt, cik motivēts tu esi tu konkrēto lietu izdarīt, salīdzinot ar to, ka tā ir tava ideja. Vai arī paskatoties uz bērniem. Tad, kad viņš kaut ko izdomā darīt, kāda ir viņa motivācija, vai arī tad, kad tu viņam pasaki kaut ko darīt. Un tad, ja tev ir šīs spējas pārvērst šo vēlamo jautājumā, lai cilvēks pats līdz tam nonāk, kā tas notiek tur coachingā, psihoterapijā, tad tam būs daudz efektīvāks iznākums. Ja? Iedošu piemēru, 2 cilvēki strādā vienādā darbā un grib paaugstinājumu iegūt no sava vadītāja. Viens vienkārši atnāk, paprasa, klau, es gribu paaugstinājumu, un tad tāda īsa saruna visticamākais arī turpat arī beidzās. Tas varbūt nākamais līmenis būtu atnākt un paskaidrot, kāpēc tu gribi paaugstinājumu, nezinu, tev tur inflācija, vēl kaut kas ir mainījies, tur dzīves apstākļi, ģimenes pieaugums un tā tālāk, kas iespējams var palielināt tev procentuālo iznākumu, bet visticamākais, palikt tur, kur tas ir. Tādā biznesa darījuma sarunas vidē, par ko tev jāsaprot, kas tie lielie mentālie bloki, kas jāsaprot. Uzņēmējs būvējot biznesa, viņam ir kaut kādi izaicinājumi, ja? Un tev jāsaprot, ka tu strādājot šajā uzņēmumā, tu palīdzi viņam atrisināt kaut kādas lietas, kaut kādas problēmas vai procesus, lai viss notiktu. Un vienkārši nākam prasīt par to pašu, ko tu jau dari tagad, lielāku atalgojumu, ir izaicinoši vienkārši sākt tev maksāt par to, ko tu jau dari, par to atalgojumu, par ko tu jau esi piekritis. Ja? Tad attiecīgi tev ir jādod kaut kāda pievienotā vērtība. Ja? Tad pirmais ieguldums noteikti tavējais būtu, ko es vēl varu darīt? Man visu dienu šis aizņemt. Ja? Un tad ir jāskatās, vai tu vari ar kaut kādām savām spējām, vai arī tu vari ar savu laiku kaut kādu papildus palīdzēt sasniegt labākus rezultātus. Vislabākais veids, kā līdz tam nonākt, ir saprast, kādi tad ir mērķi šim uzņēmējam, ko viņš vēlās sasniegt tuvākajā laikā, un kā tu varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus. Un tā saruna varētu sākties tā, hei, Raivi, 2026. gads nāk priekšā, kādi tev ir mērķi, nezinu, uz pirmo ceturksni vai uz pusgadu, uz ko mēs ejam kā uz kompāniju. Ja? Un kādā veidā es varu būt tur noderīgs. Kā es varu palīdzēt uzņēmumam sasniegt šos rezultātus. Un ir lielāka varbūtība, ka, ja tu iesaistīsies, ja tu varēsi palīdzēt, ja tur būs kaut kādi saskares punkti, ka tavs atalgojums palielināsies, tāpēc, ka tu liec ekstra efortu un skaties ārpus. Kas būtu vēl tāds nākamais līmenis, ko tu varētu darīt, ja? Tu reāli varētu atnākt pie vadītāja un arī paprasīt, klau, nezinu, Raivi, zin kā ir, sākt atkal to sarunu, kāda ir uzņēmuma mērķi, kur mēs ejam, ko mēs darām.
Un tad, Klau, zini, kā ir, kā būtu, ja es tā kā paskatītos un varbūt atnāk, vai uzreiz nāk tā kā ar saviem piedāvājumiem. Klau, Raivi, es zinu, ka mūsu uzņēmuma mērķis ir, nezinu, tur dubultot uzņēmuma ienākumus vai efektivizēt mūsu noliktavu, un uzreiz tu nāc iekšā ar tā kā saviem piedāvājumiem, ko konkrēti tu redzi kā uzlabojumu un ko tu vari izdarīt. Tā viena lieta, ko noteikti nevajadzētu darīt, nevajadzētu nākt uzņēmējiem skaidrot par to, kādas ir problēmas uzņēmumā. Jo uzņēmumi ir dažādos līmeņos, un dažādiem uzņēmumiem ir dažādas problēmas un izaicinājumi un kaut kādas barjeras, viņas vienmēr tur būs. Un vienkārši staigāt un rādīt ar pirkstu, Klau, šitas nestrādā, tas ir slikti. Tu vienkārši radi par sevi tā tēlu par darbinieku, kuram viss ir slikti. Ja? Kurš saskata tikai slikto, nevis labo. Es nācu ar piedāvājumiem. Tāpēc, pateicoties jautājumu uzdošanai, tu vari nonākt līdz kaut kādām realistiskām lietām, kas potenciāli varētu ietekmēt tavu atalgojumu ilgtermiņā. Ja? Un stāsts atkal ir par to, ka tas, kurš vada šo sarunu, kas var uzdot jautājumus, tas arī kontrolē šo sarunu, nevis otrādā. Otrā spēja ir emociju nolasīšana un vadīšana. Ja? Tad augsti apmaksāti profesionāļi, viņi jūt. Lai viņi varētu just, pirmkārt, viņam ir jājūt pašam sevi un jāsaprot, kas notiek apkārtnē un vidē. Es burtiski vakar par savu sievu par šo runāju un stāstīju par šo metodi. Uzdot sev jautājumu, katru reizi, kad tu esi sarunā ar kādu, ar savu sievu, ar savu bērnu, ar savu potenciālo klientu, priekšnieku vai vēl kādu, ja tu jūties neērti, es esmu pārliecināts gandrīz vai par 80% vai 90% vai varbūt 99%. Ja? Tas cilvēks otrā pusē izjūt vismaz daļu no tām emocijām, kuras tu izdzīvo cauri, jo viņas nevar vienkārši nokrist no gaisa. Un tāpēc, tad, kad tu esi savā tikšanās reizē, tur nezinu, ar savu priekšnieku, ja? Tas cilvēks, tāds amatieris, kurš nespēja nolasīt šīs emocijas, viņš vienkārši turpina bērt un stāstīt, un neskatoties uz to, ka tas cilvēks, ar kuru viņš runāja, viņš ir nogarlaikojies, vai viņš izskatās tur jau sastresojies, viņš jau tur noslēdzies un tur žāvājās vai vēl kaut kādā veidā rīkojās. Bet profesionāls tas, ko viņš dara, viņš ierauga šīs emocijas, un viņš viņas nosauc. Es dažreiz arī tās sarunās daru. Es saku, Klau, drīkst kaut ko pateikšu, ko es parasti nesaku šajās tikšanās reizēs. Jā. Izskatās, ka nedaudz, man tā izskatās, ka esi nedaudz sasprindis. Ja? Tā ir, vai es varbūt es kaut ko pateicu nepareizi, vai nezinu, vai varbūt man īstā krāsā nav kreklas, kas notika. Ja? Un tad, kad cilvēks redz, ka tu pamanīji viņa emociju, viņš var to izstāstīt, un tad tas tie grādi samazinās, jā, tas tensions viņš samazinās, viņš kļūst mazāks. Jā. Tas ir emociju nolasīšanas, un tad, kad cilvēks arī dažreiz arī vārdos izsaka kaut kādu lietu, kas viņam, kur viņš neizklausās pavisam pārliecinoši, viņš saka, jā. Viņš pasaka kaut ko pārliecinošu, bet tādā nepārliecinošā balsī. Un tas, ko var izdarīt, uzreiz var adresēt šo nepārliecību toni. Teikt, Raivi, tu saki, tu saki varbūt, tas neizklausās pavisam pārliecinoši. Kas otra puse te ir? Kāpēc tā? Lūk. Un par ko jāatcerās ir par to, ka galvenā lieta visā šajā jautājumā ir tāda par to, kā cilvēki tad īsti pieņem lēmumus. Balstoties uz loģiku vai arī tomēr uz emocijām. Un pareizā atbilde ir, ieraksti komentārā, bet viņa ir uz emocijām. Ļoti daudz pētījumu, kas tieši to arī apstiprina, ka cilvēki pieņem lēmumus balstoties uz emocijām pamatā. Un viens labs pētījums, kas man nāk prātā, ko es pats lasīju, bija, kad tika novērota grupa ar pacientiem, kuriem bija bojātas smadzenes, un tieši tā daļa, kas atbild par emocijām, es nezinu, kā viņi tur bija izvērtējuši, tur zinātnieki nelamājiet mani, jā, tad viņiem šī daļa bija kavēta vai nestrādāja, un viņi vienkārši pusdienās pat nespēja pieņemt parastu lēmumu par to, ko viņi ēdīs. Un ja šādos vienkāršos lēmumos šī emocionālā daļa nestrādā, tad iedomājies,
kas notiek tad, kad cilvēkam jāpieņem lēmums par algas pielikumu, vai tad, kad viņš pirks tur māju, vai mašīnu, vai vēl kaut ko. Trešā prasme ir vērtību formulēšana. Ja? Un daudz cilvēki, tāpat kā arī slikti pārdevēji, viņiem liekas, ka ja viņi forši izstāstīs tā kā par sevi, vispusīgi, ja, tur tā kā izmantojot vispusīgus vārdus, nu, kad cilvēks noticēs, ja, nu, iedomājies to personāla atlases speciālistu, kurš tiekās katru dienu ar 10 potenciāliem kandidātiem, kā tev liekas, vai kāds atnāk un reāli pasaka, zin kā ir, es reāli nevaru pamosties no rītiem un vispār pirmdienās labprāt nenākt uz darbu, jo man ir pohu un mans scrolling times tur Instagramā ir tāds un tāds. Nu, neviens tā nesaka, biežāk cilvēki atnāk un viņi grib sevi no tās labākās puses pateikt, un tev jāatcerās to, ka jo plašākus vārdus tu izmanto, kas nozīmē cilvēkiem 100 dažādas lietas, tos, ka es esmu labs šeit, kvalitatīvi strādāju un tā te daru, nu, katrs par sevi tā sāka, ja? Un teikt, ka man ir pieredze, ka esmu čaklas, nu, tev jāatcerās, ka to dara visi. Ko dara top cilvēki? Nu, viņi reāli stāsta konkrētus rezultātus. Ja? Ja man kāds tagad paprasītu, Klau, kāpēc tu esi krūts reku kaut kādā šajā konkrētajā lietā? Tāpēc, ka es varu pateikt, Klau, vecīt reku pēdējā gada laikā, es esmu ieņēmis, attiecībā uz pārdošanu, esmu pārdevis uz $1 000 iekasētas naudas, mans darījuma noslēgšanas procents ir 34,3%. Visi šie cipari, un tas, ka es izšauju tik detalizētus ciparus, no protams, es viņus varu izšaut, tāpēc, ka es viņus zinu, bet es viņus izšauju ārā, tas tā kā cilvēkam liek tā kā to pārliecību. Un, ja tu neesi tā kā pārdošanā, tad tev jāsaprot ir, nu, tās lietas, ar kurām tu darbojies, ko tas ir ietekmējis un kā. Ja? Nezinu, varbūt tu esi biroja administratori un pateicoties tam, ka tu tur biji tur, tu samazināji, nezinu, kavēto rēķinu, tur kaut kādu skaitu. Vēl kaut kas ir noticis, varbūt sūdzību skaits ir samazinājies. Vai tāpēc, ka tu esi kurjers, pieņemsim, tu esi palielinājis piegāžu skaitu no vidējā, kas ir uzņēmumā dienas laikā 20 piegādes, tu aizvedi 30 pateicoties tam, ko tu esi darījis. Un tad, kad cilvēki redz, ka tev ir šīs spējas reflektēt un arī ietērpt ciparos un arī ir izmērāmi rezultāti, tu uzreiz, tad, kad tu runā par cipariem un reāliem izmērāmiem datiem, tevi sāk sadzirdēt, jo tu vairs neesi pūlis tāpat kā visi. Un tirgus ir gatavs atalgot tos, kas spēj piegādāt reālus rezultātus, nevis vienkārši, kas sola, ka būs labi un viss būs forši. Ceturtā prasme ir nepieņemšana un pārfrāzēšana. Augsti apmaksāti cilvēki un tie, kas pelna daudz, viņi pie viena neapstājās. Un varbūt tev tas būs pārsteigums. Uzņēmēji tieši tāpat dzīvo, iedomājies, cik viņi nedzird vai pārdevēji. Jā, bet tev nav jābūt pārdevējiem. Tev vienkārši ir jāsaprot to, ka tad, kad kāds pasaka nē, tas ir nē tagad, nevis vienmēr. Nu, es jau vienreiz gāju pie sava priekšnieka un tā kā es jau ieminējos par to, kad varētu savu atalgojumu paaugstināt, viņš man tā kā pateica tur nē, nu viņš tā kā tā, hei vecīt. Varbūt viņam vienkārši bija sūdīgs garstāvoklis. Tu nevari iedomāties, par cik daudz lietām viņš ir atbildīgs, iespējams, par kurām tu neesi atbildīgs. Un tas, ka viņš ir tev pateicis nē kaut kādā konkrētajā brīdī, tas nenozīmē to, ka tas ir nē forever and ever. Ja? Tas nav tā kā tu pie altāra stāvi ar sievu un tur viņa tev pienāk un prasa, nu vai tu apsolies būt mūžos uzticīgs un tā tālāk. Un tad, kad viņi pasaka nē, tad viss, nu, tad tu vairs neprecies. Nu, varbūt atrodas jau citu sievu, ja tā nonāk. Nu, tāpēc tas, kas tev ir jāatcerās, ir, es arī starp citu atcerējos arī vienu kolēģi, ar kuru es darbojos kaut kādu laiku, viņš visu laiku nāca prasīt un stāstīt par savām labajām lietām. Te ir jābūt, protams, robežām. Bet tas, kas tev jāatcerās konkrēti, ir, tev nevajag apvainoties un padoties. Tev vajag iesaisties pat tajā konkrētajā brīdī, kad tev atsaka, tu vienkārši pasaki, Klau, ok, nekāda problēma. Vienkārši, lai es saprastu, kas iespējams man būtu jāizdara savādāk vai jālabo, lai tev būtu interesi klausīties manā piedāvājumā. Lai mēs varētu turpināt šo sarunu par to, kā mans atalgojums varētu paaugstināties. Un tad tev arī izstāstīs. Šeit ir stāsts par komunikāciju. Tāpat kā tu mājās runā ar savu sievu par to, vai arī ar savu bērnu par to, ko jūs pirksiet vai nepirksiet. Un cerams, ka tās sarunas nav tādas, ka tipa nē un viss, bet jums tur ir kaut kāda veida dialogs. Un tas pats arī notiek arī šajās darījuma sarunās. Un jāatcerās, ka vispār cilvēkiem atbildes reakcijas, ir ceļš, kad viņi ir savā galvā mūsu laikmetā, kur mēs esam pārlādēti ar visādiem podkāstiem un informāciju. Mums vispār pirmā atbildes reakcija ir nepako.
Atceries, tu aizēji runāt ar satiec savu draugu, un tu viņam prasi, Klau, kā tev iet? Nu, man iet labi. Nu, vai tā tiešām ir taisnība? Nu, tā ir reāli. Padomā, katreiz, kad tu pats atbildi, ka tev ir labi, nu, diez vai. Un tāpat arī ir sarunās, ka tā pirmā atbildiņa ir virspusēja, tāpēc tev jāuzdod šis papildus jautājums, lai nonāktu tam olas čaumaliņai cauri, jāizsitās un jāparunā nedaudz dziļāk. Ko pēdējā prasme ir nākamais solis, jeb spēja izveidot šo vienošanos. Tādi cilvēki, kas komunicē vāji, nu, viņi vienkārši baidās paprasīt darījumu. Es zinu arī tādus cilvēkus, kas grib būt uzņēmēji, grib būt pārdevēji, bet viņi nevar paprasīt, viņiem bail ir paprasīt darījumu. Ja? Tur ir tehnikas, ko var darīt, lai nebaidītos un uzdot jautājumus klientam, lai viņi tur nonāk, bet bieži vien tādi cilvēki, kuri nav apguvuši šīs komunikācijas spējas, viņi arī paliek tur, kur viņi tādi, gan jau klients atgriezīsies, un viss būs kārtībā. Ja? Lai gan tie cilvēki, kas māk paprasīt šo darījumu vai nākamo soli, viņi arī saprot, ka tas veicina. Protams, ka šeit ir vidusceļš. Nav tā, ka, ja tu zini, ko paprasīt, tad tev vienmēr iznāks vai otrādāk. Arī tam cilvēkam, kurš nav uzbāzīgs dažreiz kādreiz, un varbūt ir redzams un ir nonācis pareizajā brīdī konkrētajā vietā, un varbūt viņš nav radījis spiedienu, noteikti tas var radīt iespējas. Bet visbiežāk tie cilvēki, kas māk tomēr tādu nākamo soli konkrēto vienoties ar šo savu pārunu partneri, viņi ir veiksmīgāki. Ja? Iztēlojamies, ka tu aizēji aprunājies tur par savu algas pielikumu, nāc pie šo priekšnieka, viņš pasaka nē, un tu tāds, labi, viss, un tad tu aizēji prom. Ja? Vai arī jūs jau izrunājat, un viņš izskatās cerīgs, un viss kārtībā, un jūs vienkārši aiziet prom, un tas paliek gaisā karājoties. Ja? Tas, ko dara profesionāls, viņš teiktu, Klau, tad kā tev liekas, varbūt balstoties uz to, ko mēs izrunājām, un kādus rezultātus jau es esmu paaugstinājis šo piegāžu efektivitāti, un kuras varētu palīdzēt arī pats audzēt savus datus, un arī savus rādītājus, un arī palīdzēt saviem kolēģiem, kā tev pašam liekas, kas varētu būt mūsu nākamais solis kopīgais. Ja? Un tu jau liec cilvēkiem saprast, ka tu gribi ar viņu iet, un ka tev ir kaut kādi nākamie soļi. Ja? Un, protams, arī jāmāk arī atbildēt, jāmāk arī vadīt tālāk šo sarunu. Ja cilvēks saka, ka viņš, tur nav gatavs tur tagad pieņemt lēmumu, man ir jāpadomā, ok, forši, ja tu atnāc par savu algu runāt, kā tev liekas, cik laika tev vajadzēs, lai tu varētu šo apdomāt, un tad, lai mēs varētu pie šī atgriezties. Tur tāds un tāds laiks. Tad būtu ok, ka es nezinu, tur nākamā nedēļa piekdiena, ja tur vajadzīga nedēļa, vai pēc pāris nedēļām piekdienā, vai pēc tava atvaļinājuma es varētu pie tevis atnākt, un mēs aprunātos. Un abiem diviem cilvēkiem ir skaidrs nākamais atskaites posms, kad jūs atgriezīsieties pie šīs sarunas. Un cilvēki reāli ciena tos, kas ir fokusēti un tendēti uz konkrētiem rezultātiem. Un, protams, arī cilvēkus, kas māca komunicēt. Ko es ceru, ka tu pamanīji, kad es maz runāju par tieši pārdošanu, bet vairāk mēs runājam par to, kā palīdzēt un kā iespējams ietekmēt to, kā cilvēki pieņem lēmumus. Ja tu gribi paaugstinājumu, tev vajadzīgas prasmes, kā uzdot jautājumus. Ja tu gribi dabūt investorus kaut kādai savai biznesa idejai, tev būs viņiem jāpičo. Un pičošana nav tikai par stāstīšanu, bet arī par jautājumu uzdošanu. Gribi labāku darbu, tev noteikti arī ir vajadzīgas šīs prasmes, lai tu varētu forši komunicēt un izstāstīt šo vērtību, kas ir tevī, šo pieredzi, transformēt pieņemamā valodā, saprotamā valodā šim cilvēkam, ar ko tu runā, lai viņš saprastu, kāpēc tad viņam būtu vērts ar tevi strādāt. Un labā ziņa ir tāda, ka labākie cilvēki un komunikātori, viņi nav piedzimuši ar šīm spējām. Tagad te var sākties lielā diskusija par to, kad kādam ir tās spējas vairāk un mazāk. Jā, tā ir, bet mēs visi esam piedzimuši ar vienu baseline. Un ja Elons Musks kā cilvēks, ja tu piekrīt tam, ka viņš ir cilvēks, ir kļuvis par šādu uzņēmumu vadītājiem, Bills Gates, un viņi visi ir cilvēki, viņi tur ir nonākuši.
Protams, katram savs ceļš, katram savs baselines, bet es runāju par spējām. Spējas sāk startā mums visiem ir diezgan līdzīgas. Tas ir tavs uzdevums un tavs potenciālais uzdevums. Tev tas nav obligāti jādara, bet tu to noteikti vari apgūt un iemācīties. Tāpat kā visu pārējo publisko runu, grāmatvedību, nezinu, tur remontēt telefonus, jebko izdarīt. Un manā YouTube kanālā tu arī vari redzēt arī reālus piemērus par to, kā šādu veidu komunikāciju es pielietoju arī darījumu noslēgšanā. Un, ja tev liekas, ka šī tēma ir interesanta vai arī par kaut kādiem atsevišķiem topikiem mēs varam parunāt šajā video, mēs aizskārām tur daudzas tēmas par to, kā prasīt algas pielikumu, iespējams šī kļūst par instrukciju algas pielikumu prasīšanā. Mēs varam arī, es arī varu uzfilmēt arī otro daļu video, kur es arī varētu to strukturēt, arī izstāstīt visu to, kā tad nākt prasīt šo algas pielikumu, vai varbūt kas ir citas tās lietas, kuras ar kaut kāda veida komunikācijā ar savā ikdienā, kur tu redzi, kuras tu gribētu atrisināt un paprasīt man padomu, kā to varētu izdarīt ar jautājumiem, tāpēc raksti komentāros. Ja tev patika šis video, spiedz šķīšķi uz augšu, lai tu redzētu vairāk šādus video, uzspiedz subscribe un piesakies, un šodien es esmu tādā izbraukumā filmēšanas reizē, te ir tāda forša bilde, jauns mikrofons, un cerams, ka tev patika, un tiekamies nākamajos video. Čau!